Nu jau 3. gadu progresīvie konsekventi aicina izvēlēties konkrētas ekonomikas nozares, kam sniegt valsts atbalstu. Un var, protams, solīt šīs sapņu pilis par ekonomikas dubultošanu, tomēr esošā ekonomikas struktūra neliecina, ka šādu skaisti iztēlotu izaugsmi sabiedrība izjustu vienmērīgi. Būtiska daļa Latvijas ģimeņu joprojām dzīvo nemitīgā spriedzē un uztraukumā par savu spēju savilkt kopā galus, nosegt neparedzētus izdevumus, dzīvot siltā mājoklī, lietot pilnvērtīgu, veselīgu uzturu. Progresīvie vienmēr ir norādījuši, ka nabadzība un nevienlīdzība ir strukturālas ekonomikas rakstura problēmas. Tas nav stāsts tikai par nepieciešamību palīdzēt tiem, kam klājas grūti. Plaša nevienlīdzība kavē kopējo izaugsmi, nevienlīdzība dārgi izmaksā ikvienam no mums. Plaša nevienlīdzība ir viens no esošās stagnācijas iemesliem. Mēs esam gatavi rīkoties vēl straujāk. Mēs redzam, ka sabiedrības turīgais slānis ir gatavs maksāt vairāk, lai rindas uz veselības aprūpes pakalpojumiem saruktu. Šī sabiedrības turīgā slāņa pārstāvji šobrīd sēž šajā zālē. Un es esmu pārliecināts, ka ik viens no jums ir gatavs maksāt vairāk, lai mūsu bērniem būtu labāka izglītība un mūsu vecākiem labāka sociālā aprūpe. Tomēr man joprojām pietrūkst kopēja attīstības stāsta. Tāda stāsta, kurš skaidri pateiktu: mūsu motors ir noslāpis, bet mēs to iedarbināsim. Tāda stāsta, kurš pateiktu, ka mēs attīstīsim atjaunīgo enerģētiku, atbalstīsim mūsu jaunus uzņēmumus, investēsim sabiedriskajos pakalpojumos, investēsim mūsu cilvēkos un stiprināsim mūsu energo neatkarību, vienlaikus slāpējot Krievijas kara mašīnu. Lai gan šādu stāstu es šeit neredzu, es vēlu veiksmi pārvērst vārdus taustāmā izaugsmē, ko jūt ik viens.